Tātad speciāli uz tiesu atbrauc tiesnesis no Zviedrijas, lai arī tiesu uzsāka vietējie tiesneši, bet tā bija tāda pietiekoši nopietna tiesa, kur vajadzēja sagaidīt tiesnesi no Zviedrijas. Viņu uzklausīja daudz reizes un secināja, ka te viņš kaut kur esot skrējis, bet tajā laikā Zviedrijā jau acīm redzami, pat cik tas bija no Stokholmas, bija tāds drusku apgaismotāks jau priekšstats par mājiņticību, kā viņi domāja. Un viņi secināja, ka Tīs, paužot, protams, ļoti nelādzīgas un ar kristīgo ticību galīgi nesavienojamas idejas, un tāpēc viņš ir pelnījis sodu, bet tam laikam tas sods bija salīdzinoši mīksts, ņemot vērā Tīsa vecumu, viņam jau bija ap 80 gadiem, iespējams pāri, viņam piesprieda 20 rīkstes sitienus un izraidīja viņu no šīs apkaimes. Tagad mēs esam tajā vietā, kur, kā Tīs teica, viņš šod skrējis uz elli atgūt burju un raganu salaupītos dārgumu.